Labvakar! Jūs skatāties web televīzijas kanālu Nedēļa ēt, un šovakar pie jums mēs esam ar raidījumu Nedēļa ēt Society. Tas ir raidījums par sabiedrībā notiekošiem procesiem, par interesantiem projektiem un, protams, ar interesantiem cilvēkiem, kurus mēs aicinām ciemos uz mūsu studiju. Un šovakar pie mūsu studijā ir ļoti interesants cilvēks, kurš iespējams vislabāk saprot to, kas notiek mūsu galvās, kādi procesi notiek mūsu smadzenēs, jo viņš vada uzņēmumu Riga Brain. Lūdzu, Pēteri, stādies priekšā. Sveicināti. Mani sauc Pēters Urštāns un es vadu Riga Brain smadzeņu treniņu centru jau aptuveni 6 gadus. Riga Brain smadzeņu treniņu centrs ir sociāls uzņēmums. Mēs viņu pozicionējam kā sociālu uzņēmumu ar pamatelementiem. Pirmais mums ir informatīvais bloks, kur mēs sniedzam informāciju cilvēkiem par to, kā uzlabot smadzeņu darbību. Tas ir raksti, pētījumi un ieteikumi. Otrais bloks mums ir lekcijas, kad mēs jau šo informāciju nesam arī tālāk dažādiem uzņēmumiem, speciālistu grupām un interešu grupām. Trešais tāds bloks mūsējais ir šie Riga Brain smadzeņu treniņi, ar kuriem tad jau praktiski 6 gadus nodarbojos un aptuveni jau kādi 2000 cilvēki ir izgājuši šo procesu. Super, jo pamatīgs laiks ir pagājis kopš droši vien pirmajiem pasākumiem, kas tika organizēti. Varbūt pastāsti par vēsturi, kā veidojās ideja, no kurienes nāca, varbūt kā izglītība līdzi ir. Vai... Praktiski tas man vizītkarte mazliet tā īsumā ir, es esmu pabeidzis Medicīnas akadēmiju, jeb Stradiņu universitāti, šobrīd viņu sauc rehabilitācijas fakultāti, ergoterapijas nodaļu un specializējos psihiatrijā. Tas ergoterapija, tas ir kas? Ergoterapeits ir speciālists, rehabilitācijas speciālists, kurš strādā ar cilvēkiem pēc traumas vai pēc saslimšanas un palīdz cilvēkam atgūt veselību, izmantojot cilvēkam nozīmīgas nodarbēs. Bet tas ergo saistīts ar ko? Ar galvu, ar vispār jebkuru kaut kādu funkciju? Nē, tas ir tāds holistiska pieeja, tas nozīmē vispārīga pieeja cilvēkam. Ja? Kad, piemēram, cilvēkam ir, viņam varbūt arī ar galvu problēmas bijušas, tad insults, vai tas ir cilvēks jau gados, geriatrija, tas varbūt cilvēks arī no psihiatrijas jomas, tad tiek atrasts šis cilvēkam, kas viņam ir tas nozīmīgākais, kādas tās nodarbes ir, un vai viņš tās pamatfunkcijas vai tādas pamatnodarbes, piemēram, pašaprūpi, produktivitāti, vai viņš spēj, vai viņš nespēj veikt. Tad sanāk, ka tu esi dakteris reāli. Es šobrīd nespecializējos vai nepraktizēju šajā jomā, bet tā ir mana pamata izglītība, kurā es ieguvu tieši medicīnisko izglītību. Lūk, tad tas jautājums, kā tu no šīs medicīnas sfēras aizgāji tīri tādu konstatīvu un vēl tik specifisku, kas tieši saistās? Ir tāds Rīgā Velders centrs, kas ir ambulatorais centrs psihiatrijas centram. Tautā sauc par Tvaikielu, ja? Un tā ir vairāk cilvēkiem uzreiz zināms. Tvaikiela, kas ir Sarkandaugavā, tur arī dienas stacionārs, bet vairāk vai mazāk tur ir stacionārs, kur cilvēki paliek arī pa nakti. Un es pašos pirmsākumos sāku strādāt šajā Velders ielas centrā un veidoju šo ergoterapijas kabinetu. Es uzdevu sev vienu jautājumu. Un tas jautājums bija tāds, vai patiešām mūsdienās nav iespējams kāds citas pieeja, ar kuras palīdzību mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem. Bet cita tas nozīmē ko? Viena, es zinu, tabletes ēd, jā? Tieši tā, medikamentalizē pieeja. Jo praktiski tāda paradigma, ja tāds pamats ārstēšanā, ko arī psihiatrs saka, praktiski 50 gadus vairāk vai mazāk nav mainījusies. Un mans jautājums bija tāds, vai patiešām strādājot ikdienā redzot šo procesu, vai patiešām 50 gados nav nekas tāds radīts. Un man sanāca būt par asistentu vienam amerikāņu profesoram, psihiatram, kurš veica pētījumu. Un viņš man iepazīstināja ar dažādām tehnoloģijām, ja pieejām, kas ir pieejamas Amerikā vai ko praktizējam. Tad es pamazām sāku interesēties par tādu sfēru, ko sauc par, vai nozari, ko sauc par neirofeedback, jeb neiroloģiskās atgriezniskās saites metodēm. Es to sāku intensīvāk pētīt, izzināt, līdz es sāku arī
pats apmācīties šīs lietas un arī beigās aizbraukt uz Ameriku, lai praktiski apgūtu šīs lietas. Nu, lūk, un tad es atvedu tās tehnoloģijas uz Latviju. Es sapratu, ka es mācījos, Cik ilgs laiks tur bija jāpavada, lai... Praktiski tā, ka teoriju tu vari apgūt, man jau priekšzināšanas tā kā ir medicīnas nozarē, līdz tam man tas laiks nebija tik ilgs, bet tādas tehniskā, teoriju man vajadzēja kādus pusgadu, es tā kā mācījos. Bet to praktisko pēc tam, kā tos sensoriņus uzlikt, kurā vietā, es aptuveni to var 2 mēnešos, bet es viņu izgāju diezgan tādā saspringtā mēnesī. Tad sanāca, ka tu pavadīji apmācībā vairāk kā pusgadu. Jā, bet konkrēti tur uz vietas pašā Amerikā es braucu pat vairākas reizes, jo teoriju šobrīd var apgūt arī internetā, ir šis skolotājs vai tā grupa, kurā tu piedalies, un eksāmenus tu vari nolikt, vai es aizbraucu uz vietas un nolikt tos eksāmenus. Bet tas, kas bija vislielākais izaicinājums, bija tieši šīs te praktiskās lietas, kā konkrēti smadzeņu zonas, kā viņas atrast, kā viņas izmērīt, jo katram taču savādāk tā galva, kā no ārpuses atrast, kur ir tas konkrētais punkts, kur jāuzliek tas mēra instruments. Man likās, to laikam nekad neiemācīšos. Tas ir tik sarežģīti, un es sapņoju par tādām ierīcēm, ko stāstīja, kad ir tāds ierīces, kad tu to punktiņu, tā kā ieved to punktiņu ierīcēm, tad tu brauc pa to galu, tā kā ieved parametrus, un viņš tev atrod un sāk pīkstēt, šeit ir tas punktiņš, un no gaisa viņu izgaisa, un tad tur lietas. Bez tā jau vispār nekas iztika. Tagad es patiešām domāju, cik muļķīgi, tas ir laikietilpīgi. Tā, un tad es praktiski sapratu, ka es gribu viņu atvest saviem vieniem mīļiem, tuviem cilvēkiem, kuriem es gribēju palīdzēt. Un es viņiem atvedu. Tas sanāk, ka tu atvedi aprīkojumu, kuru tu izmantoji šeit, lai palīdzētu saviem pazīstamiem cilvēkiem. Jā, es praktiski iegādājos tās tehnoloģijas, un no sākuma es tā kā izīrēju viņus par bargām naudām. Un tad šiem cilvēkiem es strādāju šeit patās pie sevis, mājās viņus pieņēmu, un tad viņiem bija šie rezultāti, kurus viņi sāka stāstīt citiem. Bet tas sanāk tā, cilvēks, kuram ir kaut kādas problēmas ar veselību ar galvu, tad viņš vai tabletes, vai izmanto kaut kādas šādas lietas, vai tas ir kaut kā pilnīgi savādāk? Kur ir tā atšķirība? Vai ko tās tehnoloģijas dod? Es par viņām pabeigšu to vēsturiski, un es pieskaršos tām tehnoloģijām, tām niansītēm. Un šis cilvēks sāk ieteikt citiem, un tad atbilstoši cilvēks sāk nākt, un tad, kad es viņus vairs nevarēju pieņemt savās mājās, sapratu, ka man ir jāveido uzņēmums, un tā 2008. gada maija beigas es izveidoju uzņēmumu Riga Brain. Un praktiski tas par to nosaukumu Riga Brain. Tas skaļš nosaukums, jā. Un viņš ir saliekams. Vairāk nozīmīgs. Anglisks, jā, Riga Brain Training Center, jā. Jo pašos pirmsākumos mēs strādājām ar ārzemju publikumu. Jo praktiski tās izmaksas bija samērā astronautiskas priekš Latvijas publikas. Ļoti retais, kurš varēja to atļauties. Bet par to pašu procesu, kas viņā ir. Bišķiņ vairāk par to, kas tā ir pa ierīci un maģiski skan ierīce, tehnoloģija. Ja? Praktiski nozares saukšu tā no sākuma neirofeedback, ja? Jeb neiroloģiskās atgriezniskās saites metodas. Kāpēc atgriezniskā? Pašos pirmsākumos vēl tāds viens solīt vēl tā vēsturiski ir tieši par to pašu pieeja metodu. Sauc par biofeedback. Jeb latviski bioloģiskā atgriezniskās saites metoda. Tas kaut kas nav tā, tu impulsu dod un tev apakaļ nāk un tad nolic. Piemēram, bioloģiski, ko mēs varam izmērīt no savu ķermeņa? Visu. Ļoti daudz mums ir parametri, ko mēs varam izmērīt. Paņemsim tādu pavisam vienkāršāko parametru, piemēram, to pašu pulsu. Ja? Un pulsu mēs skatāmies, cik mums piemēram tie sitieni ir noteiktajā minūtes laikā. Tas ir tātad mērījums, ko mēs izdarām apzināti, un ja mēs pievēršam uzmanību, tad mēs, piemēram, cenšamies šo pulsu, ja kādam vajag, tad viņš mēģina pātrināt, bet visbiežāk mēs viņu cenšamies palēnināt. Un mēs tīri tajā procesā, ja mums ir tie atgriezniskā saite par to, kā viņš funkcionē vai kas šobrīd notiekās, tā kā mēs saņemam bioloģisko atgrieznisko saiti par šiem te mūsu bioloģiskiem procesiem. Un biofeedback pamatos ir šie bioloģisko rādījumu atspoguļošana mums pašiem. Un tādā veidā mēs mācāmies, varētu teikt, kontrolēt savu ķermeni vai šos procesus savā ķermenī. Un to izmanto medicīnas nozarē, un visbiežāk to izmanto, piemēram, stresa, tieši tādu, tiek veikta stresa mērījumi, un cik ātri, piemēram, cilvēks pēc kāda stresa momenta, cik ātri viņš atkal normalizējās, aiziet tajā normālā stāvoklī. Un tad nākamais tas solīts ir neiroloģiskā. Un neiroloģiskā ir praktiski ir
ir vairāk vai mazāk saistīti tieši ar smadzeņu darbību, jeb elektromagnētiskās aktivitātes mērījumiem. Kas mums tur iekšā notiekās, protams, elektrostrāvas tiek mērīti. Muskulis jau arī strāva kaut kādu. Jā, un tas ir pie biofeedback metodas, kur mēri šos iespējas. Bet neirofeedback praktiski ir jau kādus 50, jau 60 gadus, ko praktizē pasaulē, bet tāda viņa popularitāte vai pieejamība ir praktiski pēdējā, varētu teikt, 10 gadi. Pieejama, kāpēc viņa nebija pieejama? Tā pieejamība ir saistīta ar tehnoloģiju sarežģītību, laikietilpību pirms šīs 10 gadus un arī izmaksu ziņām uzturēt šo visu procesu. Bet praktiski tehnoloģijas attīstās, mēs iespējams daudz šos ierakstus veikt daudz precīzāk, mums nav vairs nevajadzīgas tik lielas tehnoloģijas, lai radītu, lai izmērītu šo visu. Līdz to viņš kļūst daudz precīzāk un vairāk pielietojumu, tā varētu teikt, ikdienas tādā darbībā. Piemēram, kā es saku, pirms tiem 6 gadiem, kad mēs sākām, lai būtu kaut kāds efekts, tad bija nepieciešami 10 seansi, un viena seansa ilga aptuveni 2 stundas. Un tie 10 seansi bija jāiziet 5 dienās. Tas nozīmē 2 seanses dienā. Bet tas ir tā, tas nolasa informāciju un tad apstrādā datus? Praktiski tas klasiskais neirofeedbacks, kā notiekās. Tas, kas mums agrāk bija, bet mēs tajā jomā vairs mēs esam jau jaunākās paudzes šajās atgriezniskās saites metodēm. Praktiski tā, ka klasiskā ir uzliek sensoriņus uz galvas, uz noteiktām smadzeņu zonām un tiek ierakstīta šī smadzeņu viļņu aktivitāte. Pārcakot, šie viļņi tiek ierakstīti no visām galvenajām smadzeņu zonām. Tad ir speciālists, kurš izdrukā šos mērījumus, un viņš viņus izpēta, izanalizē. Protams, arī kaut kādā mērā tur ir dators palīdz. Un tas, ko speciālists sastāda, viņš sastāda noteiktiem cilvēkam atbilstošu šo treniņu programmu. Bet no tās informācijas tad var sastādīt treniņu programmu? Jā, un balstoties uz, un viņi izmantoja datubāzi, un tas viens no tiem dārgākajiem arī bija šo datubāžu uzturēšana, jeb izveidošana, ja? Kas ir tā norma konkrētā vecuma cilvēkam, pat konkrētā reģionā dzīvo. Ko var nolasīt no tā, ka tur kaut kādas, ir kaut kādi vispār pieņemti kaut kādi, tātad nogriežņi, kuros kaut kas jāierakstās un kaut kas, kādi tie parametri, kas nosaka? Klasiskajā neirofeedbackā, tas, ko pirmsākumos, ko mēs darījām, praktiski ir noteikts smadzeņu viļņu aktivitāte noteiktās smadzeņu zonās. Piemēram, ja mēs domājam, tad mums aktivizējās beta viļņi, vairāk priekšpusē. Tātad ar domāšanu saistītām lietām. Ja mēs vairāk mazāk esam relaksēti, ir šie miera, tad mums ir vairāk ar alfa viļņu aktivizāciju. Piemērs, frontālajā, tad priekšējā smadzeņu zonā mums ir alfa viļņi daudz lielāki nekā beta viļņi. Tad šādam cilvēkam ir samērā grūti fokusēties, ir koncentrēties. Lai viņš varētu fokusēties, viņam vajadzētu šos beta viļņus vairāk nekā šos relaksējošos viļņus. Un praktiski tajā klasiskajā, ko viņi darīja? Klasiskajā viņi tātad uzlika sensoriņus uz konkrētajām smadzeņu zonām. Viņi tātad noteica, kuri viļņi par daudz, kuri par maz, salīdzināja ar datubāzēm. Papildus tika varbūt, ja nepieciešams, iesaistīts arī vai neiroloģis vai psihiatrs, atbilstoši ar medikamentozu arī iedarbību arī šajā procesā, lai palīdzētu vēl ātrāk šiem procesiem. Sakot, lai šo smadzeņu viļņus dabūtu atbilstoši tām datu bāzēm, kas ir tas ideālais. Tas nozīmē tā, ka problēma ir, ja es atpūšos, man vajadzētu atpūsties, bet tajā pašā laikā atpūtas laikā man notiek ļoti intensīva darbība smadzeņu. Bet ja tas ir tas ir tā novirze, ka tas nav apzināti? Vai... Praktiski tur ir jau konkrētos, piemēram, pieslēdzoties, tāpēc, ka veids šos ierakstus, viņus veids dažādos stāvokļos. Viņu veids gan aktīvā stāvokļa, tur cilvēkam, piemēram, lai novērtētu, ka mēs taisījām tās smadzeņu kartes agrāk, tad cilvēkam vajadzēja gan lasīt, gan rakstīt, gan vienkārši skatīties brīvi, gan vienkārši relaksēties. Un atbilstoši tika salīdzināti visi šie dati, gan ar acīm vaļā, gan acīm ciet, jo tas arī ietekmējās un mainījās. Un atbilstoši tam jau tika veidojās tā smadzeņu karte. To, ko es stāstīšu, tā ir vēsture. Vai kā tās tehnoloģijas attīstās šobrīd, jau pēc 6 gadiem šobrīd mēs esam jaunākā paudze. Ko nozīmē jaunākā paudze? Es stāstīšu tagad par to, kas šobrīd notiekās. Ja? Šobrīd praktiski tā, ka tehniski ir tā, ka
cilvēks, varbūt tu jautāji, kādi cilvēki nāk pie mums. Kas tad ir tas tavs klients? Vai, teiksim tā, tev ir tehnoloģija, tu lietas tās pie galvas, piemēram, tu tur kaut kādas, tad tie nogriežņi ir tie, kas kaut kur ir normālos diapazonos. Tu saki, viļņi iet tur vai šur, neiet tur. Tas, labi, tad, es aizietu pie tevis. Ko es izdarītu ar sevi? Piemēram? Tas, kas ir tādā skaidrībā, tas bija neiroloģiskās analītiskās saites metode un klasiskajā izpildījumā. Šobrīd mēs esam jau aizgājuši jau daudz soļus uz priekšu. Un šobrīd mēs vairs neizmantojam datubāzes, mēs vairs nemēram konkrētus smadzeņu viļņus, un mēs vairs nenosakām, kas konkrētam cilvēkiem ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Aha. Tagad mēs esam jaunajā laikmetā, ko praktiski jau kādus 4 gadus Latvijā praktizēju. Kā šobrīd notiek tas process? Tas jaunākais process ir tāds, ka ir līdzīgi cilvēks atnāk, sēžās krēslā, viņam pie galvas tiek piestrādāti tikai 2 sensoriņi. Vairs nav tātad jāliek vesela cepurīte no visām smadzeņu zonām. Praktiski uz vienas smadzeņu puslodes un uz otras smadzeņu puslodes. Tas tāpēc, ka tajā vienās 2 sensoriņos vispārējie sensori savākt? Tas, kas ir, praktiski nē, bet tāpēc, ka mums nav nepieciešams vairāk lokalizēti lasīt no konkrētām smadzeņu vietām šo te aktivitāti. Mēs praktiski nolasam kopējo elektromagnētiskās aktivitātes svārstību vispār smadzenēs, labajā puslodē un kreisajā smadzeņu puslodē. Un tas, ko šie sensoriņi piefiksē, mēs pat nebalstāmies vairs neierakstām šos te smadzeņu viļņus, kas mums ir, bet mēs ierakstām šo te plūsmu, elektromagnētisko plūsmu. Ja viņi tā kā plūst, līdz ko viņa aiziet, zinātnieki sauc par perturbāciju. Viņa aiziet tā kā tādos virpuļos, vai ir tāda, zinām, tā kā aizķeršanās. Tad, līdz ko tas tiek piefiksēts, konkrētais sensoriņš piefiksē, ka tur ir, tad cilvēkam viņš tā procesa laikā var klausīties skaņu, jeb mūziku, vai skatīties filmu, vai, kaut vai panorāmu var skatīties, vai ziņas. Tas, kas ir, tā skaņa tiek īsi tajā mirklī, kad tie sensoriņi uztver šo te, aizķeršanos, tad mirklī tā mūzika tiek pārtraukta. Tad īsa maza pauze. Viņa ir tik īsa, ka viņa izklausās kā sprakšķis. Cilvēks saka, kā sprakšķis, kā vecs plats skanētu. Bet šie sprakšķi viņi nav ierakstīti. Viņi nav tā kā uzlikti virsū tajā skaņai. Praktiski tas ir līdzīgi tā, ka tev ir pielikti zvaniņi, līdz ko tu pakusties, tā iezvanās. Un šādā veidā smadzenes saņem atgrieznisko saiti par to, ko viņas tikko reālā laikā ir izdarījušas. Smadzenes nepārtraukti uztver ienākušo informāciju caur mūsu maņām. Redze, dzirde, smarža, un nepārtraukti viņas mainās. Tas, kas ir šī procesa laikā, praktiski cilvēks var darīt jebko, ko viņš vēlās. Viņš var turēt acis vaļā, viņš var vērt acis ciet, viņš var sālt dienu. Tas sanāk, ka tajā brīdī kaut kur, ja kaut kas aizķerās, viņam tad... Praktiski, jā, viņš savu šo skaņas pārtraukumu... Bet tā skaņa pārtrūks tad, kad viņam tā elektromagnētiskā tā plūsma kaut kur ieķerās, tas skaņa pārtrūks, un tā ir tā atgriezniskā saite viņai apakaļ smadzenē. Jā. Ko smadzenes tad dabū? Kāda impulsa? Kas tas ir? Smadzenēm praktiski katrs tas pauze ir, varētu teikt, tas tā kā vēl viens maņas kanāls. Un tas maņas kanāls ir par pašām smadzenēm. Ko viņas tikko reālā laikā ir izdarījušas? Piemēram, ja mēs ierakstītu tos pašus sprakšķus un pauzes un dotu cilvēkam uz mājām klausīties, nav nekāda efekta, jo smadzenes neatpazīst. Tur reālā laikā droši vien vajag to visu. Tas ir reālā laikā. Vienlaicīgi telpā var atrasties arī citi cilvēki. Visbiežāk, piemēram, bērns sēž krēslā, mamma vai tētis vai abi sēž blakus, un papildus vēl es esmu tajā kabinetā. Un mēs skatāmies to pašu multfilmu, mēs dzirdam to pašu skaņu un tos pašus sprakšķus. Mūsu smadzenes viņas neatpazīst. Ko nozīmē tam smadzenēm tie sprakšķi? Bet priekš smadzenēm, ko tas nozīmē? Katrs tas sprakšķis atgriež smadzenes šeit un tagad momentā. Tad drīzāk tas jautājums ir, no kurienes rodās tie sprakšķi smadzenēs. Praktiski mēs vēl viņus varam saukt par nospiedumiem. Smadzeņu elektromagnētiskā aktivitāte kā tāda nospieduma. Jautājums, no kurienes viņi veidojās. Jā? Bet tad dziļāk varbūt jāapstāsta. Tad elektromagnētiskais tas kaut kāds lauks veidojās no kaut kāda elektriskā impulsa, kas attiecīgi kaut kāda darbība veids. Praktiski tā, ka, ja vēl tā, mēs ejam tā kā mazliet tā kā atkāpītē, tad mums ir neironi, kas smadzenēs, viņi ļoti daudz un dažādi, un viņi savā starpā sazinās un sūta impulsus. Tā ir ļoti vāja elektromagnētiskā strāva. Un šie sensori, viņi uztver šo viņu kopējo miedarbību.
Kas rada tos sprakšķus, ja šajā elektromagnētiskā aktivitāte tādus tā kā pauzes vai aizķeršanās, vai zinātnieki viņus sauc par perturbācijām, ja tādas novirzes no normas, ne, bet tādas virpuļos aiziet. Viņus var cilvēks ģenētiski jau mantot. Viņš var viņus iegūt, kamēr atrodas mammai vēderā, īpaši pēdējos 3 mēnešus. Tas, ko mamma pārdzīvo, jau atstāja tad zināms nospiedums praktiski viņas smadzeņu darbības aktivitātēm. Tas sprakšķis ir tīri fiziska procesa kaut kāda īpatnība, vai tas ir tagad notiekošo procesu kaut kāda, attēlošana, vai tas ir tā kā paraksts, kas man visu laiku vienāds ir? Jā, vai... Praktiski tas sprakšķis, tātad izskaidrošana. Tātad ir šī elektromagnētiskā aktivitāte, ko uztver sensoriņi. Sensoriņi šo informāciju aizsūta uz datoru programmatūru, ka šo informāciju reālā laikā uzreiz arī tajā pašā sekundžu simtdaļās izanalizē. Praktiski tur ir matemātiskā aprēķina virsū. Un pēc šiem balstoties šiem matemātiskiem aprēķiniem, kas ir balstīti uz to, ka smadzeņu darbība tiek uzskatīta kā haotiska, dinamiska, pašregulējoša un nelināra sistēma. Praktiski jebkādai šādai sistēmai ir matemātiski noteikti aprēķini, pēc kuriem viņa pašregulējās. Un praktiski šie sprakšķi tie, kas viņiem kavē šo pašregulēšanos mehānismus. Un matemātiski viņus izrēķinot, tiek atspoguļot konkrēti šajā sistēmā, lūk, tikko bija šis nospiedums konkrētam cilvēkam konkrētajā momentā. Un smadzenes momentā tiek tā kā pievērst uzmanību šim. Un tas, ko viņas dara tieši tajā pašā momentā, viņas uzreiz pārbauda ar apkārtējo vidi. Vai patiešām, piemēram, ja viņam ir kaut kāds, kā viens piemērs, jo tās iespējas ir tūkstošiem vai pat miljoniem tās programmītas, vai kas tos sprakšķus rada. Piemēram, cilvēkam ir vispār kaut ko satraukums. Sen jau tas ir senā pagātnē, mēs to esam aizmirsuši. Bet tas nospiedums ir palicis no tā starpgadījuma. Tas, kas ir tajā momentā smadzenēm tiek pievērst uzmanību, tev tikko bija šis nospiedums. Viņš uzreiz ar visām pārējām maņām izanalizē, saprot, šobrīd es atrodos drošā vidē, nav nekāds pamats, praktiski šobrīd par to satraukties un uzturēt šo sprakšķi. Viņas, varbūt man izlikās, viņas tā nodomā, bet ir nākamais sprakšķis un atkal viņām ir par to pašu momentu. Tā kā vairākas reizes viņai tā kā atgādinot un vai parādot, paskaties, kas tev tas tāds ir, un paskaties, kas tev tas tāds ir. Tad viņi saprot, ka viņas to uztur lieki. Un tas, ko viņas dara, viņas tā kā tiecās uz tādu optimālu, jeb viņas sauc par kritisko stāvokli smadzeņu darbībā. Un kritiskais stāvoklis, ko tas nozīmē? Tas nozīmē tāds stāvoklis, kurā smadzenes spēj visefektīvāk pašregulēties. Un tad praktiski pēc kaut kādām šādām profilaktiskām nodarbībām sanāk, ka tie sprakšķi var izzust vai minimizēties? Mēs varētu atbrīvoties no tiem, kas mums nav vajadzīgi. Vai šīs tehnoloģijas viņas dod iespēju man kā profilaktiski sevi uzlabot, kā domāšanu savu vai smadzeņu darbību, vai faktiski tikai tiek izmantots kaut kādu diagnožu ārstēšanai vai kaut kas tāds? Praktiski tā, ka mēs nestrādājam kādiem konkrētiem simptomiem, un mēs arī neveicam, cik interesanti šobrīd, mēs vairs neveicam tādu datu analīzi un interpretāciju. Šis process ir būtiskākais, kad mēs dodam to atgrieznisko saiti tieši tā reālā laiku, lai viņas pašas saņem šos spoguļu signālus un lai viņas pašas izdomā, ko darīt vai nedarīt. Un viņas pieņems to lēmumu, ko laist, ko nelaist. Un tas, kas ir interesanti, tas mērķis tam procesam praktiski tāds, tuvoties, mēs nenonāksim uzreiz tajā optimālā stāvoklī, bet tuvoties tam kritiskajam stāvoklim, kurā smadzeņu pašregulācija ir visefektīvāka. Šobrīd mēs esam sasnieguši šādus rezultātus, kad ir viens izmēģinājums seans. Viņš ilgst aptuveni 1,5 stundu šobrīd. Tur ir gan pārunas, gan viss tas process, kur momentā pats sēž krēslā un mēs klausāmies tos sprakšķus. Un pēc šī procesa cilvēkam aptuveni 2-3 nedēļas vai pat 4 nedēļas ir jāvēro sevi. Un mēs iedodam arī izdevās materiālu, kam pievērst uzmanību, kas ir jāvēro. Kas ir tas, kas ir jāvēro? Jā, ko es ieraugu sevī? Es kaut ko ieraugu to, ko sen neesmu redzējis vai vispār neesmu pamanījis. Tas ir ļoti dažādi. Tas ir ļoti individuāli. Bet ir tādas pamatlietas, kas ir atbilstošas, vai ko mēs esam novērojuši, kas atbilst šādai, ja tuvojamies tai optimālai kritiskai smadzeņu darbībai. Bet tās ir vizuālās vai kaut kāds izjūtu līmenī? Tās pamatlietas ir, mēs pat tādu ieliec sev 10 ir tāds tests, kas ir uz aptuveni uz pusstundu, kur ir noteikti šīs simptomātikas, kur 10 lietām mēs ejam cauri un prasam, kā konkrēti cilvēks ar viņām jūtās vai kā ir, piemēram, miegs.
Kā jums ir ar miegu? Lai jūs ieliektu tādu vienu punktu, jums ir jābūt aptuveni 10-15 minūtēs jāizmieg. Naktī jūs neceļaties, no rīta jūs ļoti viegli pamostaties. Un pretīs jūs izguļaties 6-7 stundās. Bet tas reāli kādam ir tāds pilnais punkts? Protams, un tas ir tas fenomenālākais, kad cilvēki jautā, vai vispār kāds var būt 10 punktus iedot. un tas ir tas, kad praktiski, kad ir arī Latvijā ir, un praktiski tie arī tie cilvēki, kas pie mums nāk, viņi smadzenes uzskata kā instrumentu. Ja cilvēks ir vistuvāk šai optimālai smadzeņu darbībai, tad viņa domas, viņa izvēles un viņa lēmumi tiek pieņemti atbilstoši konkrētā cilvēka individualitātei, daudz atbilstošāki. Arī kaut kādā profesionālā ziņā cilvēks pēkšņi, tā patiešām tāds vārdu lietot pēkšņi, ieraugt tajā pašā vidē, kurā viņš dzīvo, tajā pašā virzienā, kurā viņš nodarbojas. Viņš pēkšņi ierauga jaunas iespējas. Arizonā es tikko viņam pabeidzās ar cietumniekiem pētījums. Viņi uzdeva jautājumu, kuriem visoptimālākā smadzeņa, kuriem visdisharmoniskākā smadziņu darbība. Optimālāko atrada pie mūkiem, kas 40 gadus ir strādājuši ar sevi, un pēc to, ko viņi spēja izdarīt, viņi spēja to smadziņu darbību izslēgt un vienlaicīgi būt gan aktīvajā, gan relaksētajā stāvoklī. Cietumnieks, kurš ir izdarījis noziegumu, tātad vai nogalinājis kādu cilvēku vai tiešām kādu smagu noziegumus ir izdarījis, un viņš ir notiesāts, un viņš atrodas cietumā. Šim cietumniekam uzdeva vienu jautājumu. Kāpēc jūs darījāt? Kāpēc jūs tur gājāt, citāt un lauzāt? Tad tās atbildes bija, es nezinu, dzīve ir nežēlīga, viņš to bija pelnījis, tā sanāca. Līdzīgā tendencēs visi atbildēja. Tajā momentā, kad es biju, tad interesanti viņa teica, kad viņam beidzot pētījums bija pagājis jau pusgads, viņi salīdzināja šos datus un viņam uzdeva to pašu jautājumu. Un tas, ko viņš šobrīd teica, es nezinu, es nesaprotu. Tas bija kaut kas man nepieņemams. Es nesaprotu. Bet par to es negribu runāt. Man tagad interesē. Un visi dalībnieki sāk stāstīt par tām lietām, kas viņu interesē. Un pat no tiem dalībniekiem, kas bija iesaistīti, bija grupiņi, kurai sāk interesēt pat matemātika, augstākā matemātika, trigometrija. Līdz tādam, ka viņi sarunāja no vietējās universitātes, kad nāk cilvēks un arī viņam pamāca, palīdz šo trigometriju apgūt. Jo mēs esam tuvāk tai optimālajai smadzeņu darbībai, tāpēc, kā es minēju, tās mūsu individuālās īpašības daudz precīzāk mēs viņas varam izcelt un parādīt. Kā piemēram nosaka, bērns, pusaudzis, pieaudzis, ja, gados cilvēks ir kaut kāda, šajā dalījumā arī kaut kāda ja izmanto šo tehnoloģiju, ir atšķirības, ko iegūst tas cilvēks. Mēs nestrādājam kādiem konkrētiem simptomiem. Tātad, ja cilvēkam, piemēram, sāp galva, mēs nekam, lieliski nāc sēdies krēslā, mēs tev palīdzēsim galvas sāpes mazināt. Vai viņam grūti aizmigt, mēs nesakam, lieliski nāc sēdies krēslā, tev palīdzēsim aizmigt. Bet tas, ko šis process, jebkurā vecumā, sākot ar mazu bērnu, tātad, kurš var nosēdēt vai noskatīties multfilmu. Viņš var mammai klēpī sēdēt un uzliekam ekrānu un skaņu pa visu telpu iet, un viņš skatās. Un viņam arī pie galvas ir 2 sensoriņi. Un līdz pat mums ir 80-85 gadu cilvēki, kas nāk uz seansiem. Un jebkuram šim vecumam, vai vīrietis vai sieviete, vai jebkāds simptoms viņam ir pieeja pēc būtības ārēji nemainās. Bet tas, kas ir jau katram īstenībā, katra sekunde tajā seansā nav vienāda, jo tiek atspoguļots konkrētā cilvēka, konkrētā smadzeņu darbība konkrētajās sekundēs. Principā tad atšķirība nav, vai bērns izmanto to tehnoloģiju, tikai var kaut kādīgi optimizēt katrā vecumā esošā cilvēka smadzeņu darbību. Praktiski jautājums, kas ir tā optimāla smadzeņu darbība, vai tā ir tā kritiskā, kur ir šie pašregulācijas mehānismi. Katram vecumam atbilstošā? Katram vecumam atbilstoši, jā. Un jautājums ir parasti tās pamatlietas, varbūt viņas nosaukšu, kur ir tās. Tā ir miegs, jeb miega kvalitāte, tā ir koncentrēšanās spējas, tas ir saistīts ar atmiņu, tas ir saistīts ar domām, vai mums domas ir skaidras vai haotiskas. Tad viņam jābūt skaidrām, ka tu ļoti skaidri ar vienu domu paņemt un var viņu analizēt. Tev neskrien daudz 10 domas. Noturība pret stresu, kā konkrēti cilvēks stresa situācijās. Tad pie optimālas smadzeņu darbības viņa praktiski ārēji faktori ļoti maz ietekmē. Un viņš tā kā uz tiem notikumiem pat kā no malas skatās. Un viņu uzreiz neaizskatās tās lietas. Viņš var ļoti konstruktīvi tām lietām pieiet, un pat ja tā lieta ir
nobeigta vai viņa pusratā, tu vari aiziet pagriezies, tu vari viņu atslēgt, viņa tev neietekmē vairāk. Tad nākamais ir arī saistīts ar emocionālo stabilitāti. Tātad, cik mums emocionāli mēs esam stabili, vai viņš iet uz augšu, uz leju, vai arī mums ir varbūt lejā, vai ir kāda citas tādas spēcīgas izmaiņas vai pie noteiktām izmaiņām. Tad nākamais ir tātad miera sajūta, tur arī trauksmainības sajūta, vai tā trauksmainības sajūta cilvēkam ir visu laiku fonā, viņš pat nezina, no kā viņam ir, un vai tas ir tātad pie zināmiem ārējiem notikumiem tā trauksmainības sajūta ir, un cik viņam bieži atkal ir tā miera sajūta. Tad vēl mums, kas ir ar komunikāciju, tātad saskarni, cik cilvēkam viegli komunicēt vai grūti vai rast kādus risinājumus tieši komunicējot. Vēl viens pie komunikācijas, parasti vēl apakš ir lietas, ir saistīts ar dusmām, agresiju, neiecietību un nepacietību. Viens cilvēks atnāca un viņš gribēja uzlabot miegu. Mēs teicām, nestrādājam ar kādiem konkrētiem simptomiem, bet uzlabojam pašregulācijas mehānismus. Smadzenes pašas atrod, kas konkrētajā momentā ir tas aktuālākais viņam. Viņš pēc seanses atnāk un saka, zini, Pēter, es esmu sācis kliegt uz cilvēkiem. Tā man bija problēma agrāk. Es ar to biju strādājis, un es ar to biju ticis galā, un es nekliedzu uz cilvēkiem. Pēc šī viena seanses es esmu atsācis kliegt uz cilvēkiem. Viņš turpina nākt uz seansiem, un viņš pēc kāda laika saka, zini, Pēter, es atkal vairs nekliedzu uz cilvēkiem. Bet ir ārkārtīgi milzīga atšķirības ar to pirmo un otro. Ja tajā pirmajā man vajadzēja sev tā kā saņemt rokās un noturēt sevi, tad tajā otrā momentā man vienkārši neprasās kliegt. Kāda būtu tavā redzējumā šī mūsu, teiksim, vienas teritorijas Latvijas bilde šādā kontekstā, ja? Kliedz, agresīvi, ja? Kāda tā bilde, kā tu uzzīmētu to bildi? Ir protams, ļoti, ļoti dažādi. Mēs neesam specializējuši uz kādu konkrētu vienu auditoriju, bet tie ir gan ļoti plaši patiešām. Tie ir sākot, kā mēs jau pieminējam, bērnus, tie ir cilvēki, kuriem ir ar emocijām problēmas vai kādu pārdzīvojumu, vai stresi ļoti lieli bijuši, un tās ir sekas, kurām viņi jau šobrīd dzīvo. Tie ir cilvēki, kuriem jau simptomi, tā kā vairāk grib uz ārstēšanu, tā kā alternatīvo medicīnu mēģina šo izmantot. Bet tad ir arī uzņēmēji un blakus arī sportisti, kuriem vajadzīgi, viņi savā ķermenī ir dabūjuši augstāko latiņu, bet viņi saka, bet man vajag vēl tās sekundžu simtdaļas. Un tāpēc es gribu strādāt, lai man viņš perfekti strādātu, lai man būtu viss tas plūsoši, lai nebūtu liekas enerģijas patērīšu kaut kādām lietām, kas man nav vajadzīgas. Ja viņi tā apkopo to visu to procesu, vienā tādā teikumā, ka mēs palīdzam cilvēkam ignorēt to, kas nav svarīgs. Jā, tu esi tādā interesantā sfērā. Patiesībā es pat klausījos ar tādu uztveru, ka man tas viss pašam ļoti interesanti notiek, ka mēs vēl tiksimies. Kāds novēlējums mūsu skatītājiem, ko tu uz sarunas nobeigumu, varbūt uz ko varētu, teiksim, vairāk uzmanības ikdienā tieši uz savu? Varbūt katrs cilvēks padomā, cik viņš efektīvi domā, cik viņš efektīvi kaut kādas rīcības vai savu smazeņu darbību, kā viņš varbūt gribētu pats nedaudz uzlabot, kādus ieteikumus tu viņam varētu dot. Es iedošu tādu vienu ieteikumu, proti biežāk uzdot sev tādu vienu jautājumu, kas ar mani šobrīd notiekās. Un ar apziņu pievērst uzmanību savam ķermenim, kas patiešām viņā notiekās. Jā, paldies, Pēter, kad bija ciemos pie mums. Aicināsim vēl un brauksim pie tevis ciemos. Paldies jums, skatītāji! Uz redzēšanos! Uz tikšanos nākošajos raidījumos! Uz redzēšanos!